un iejaukties. Te arī sabiedrības locekļi ir izteikuši aicinājumu Nacionālajai drošības padomē un arī Saeimas Nacionālās drošības komisijai pavērtēt, cik ātri drošības policija spēja reaģēt. Juriste Ieva Branta, viena no personām, kas šo atklāto vēstuli parakstījusi. Vēstuli īsti laikā, tāpēc, ka septembris ir tas laiks, kad mēs vērtējām drošības policijas darbu pagājušā gadā, vērtējām viņas plānus uz nākošo gadu un apstiprinām viņas budžetu. Es domāju, ka galvenais tomēr ir šajos apstākļos, kad mēs zaudējam informatīvā karā par cilvēku prātiem, ir nostiprināt drošības policiju. Ja mēs to varam nostiprināt tādā pakāpē, kad viņi spēj garantēt iekšējo drošību. Neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam divās informatīvās telpās, neskatoties uz to, ka, piemēram, daži cilvēki diezgan divdomīgi aicina mūs uz ļoti divdomīgi vērtējamām akcijām. Zaudējuma informācijas karā, tad šobrīd pilnībā situācija drošības policija tik, cik tai būtu jābūt nekontrolē? Viņš ir žurnālisti jūsu dārziņā šoreiz. Kāpēc mēs zaudējam? Ja mums šobrīd ir 5 bezmaksas kanāli, un mēs viņus nespējam piepildīt, viņus var piepildīt tikai žurnālisti, ne politiķi, ja? Ne lauksaimnieki, ne skolotāji. Tas nozīmē to, ka mums jāstiprina arī jūsu rindas, bet, diemžēl, cik preses ir neatkarīgs. Iespējams, ka te mēs varētu atbildēt ar nelielu repliku, kur tālāk neizvērtēsim, proti medijiem piešķirtais finansējums iepriekšējos laika posmos ir krietni vien ignorēts atbilstīgi likumiem. Tas nav darīts, bet paraudzīsimies uz to, kā varbūt ne mediji, kā rīkojas cilvēki, kuriem ir pietiekami augsts amats, kuri līdz šim ir teikuši, ka viņu darbība ir tieši saistīta ar saimnieciskiem jautājumiem, nevis politiskiem. Runa ir par Rīgas domas vadītāju Nilu Ušakovu. Viņa vizīte uz Maskavu, Krievijas premjers Dmitrijs Medveģevs, patriārhs Kirills, citas augsts amatpersonas, ar ko viņš ir ticies. Kā no valsts ārpolitikas interesēm uz to raudzīties? Es drīzāk citēšu Borisu Cilēviču, kurš gan no Saeimas tribīnas, gan arī Saeimas komisijās ir teicis tā, ziniet, ja valdībai nav sakara un kontakta ar Maskavu, tad mūsu partijai ir, un tāpēc mums ir līgums ar vienoto Krieviju, un mēs varam ietekmēt jautājumus. Kāds ir izskaidrojums? Tas nozīmē, ja viņiem ir labi sakari ar Krieviju, tas nozīmē, ka viņi arī stingri koordinē savas darbības ar Krieviju. Un tā ir tāda pašatzīšanās no viņa puses, un es domāju, ka tas ir jāņem vērā vēlētāji. Ir runas par to, ka tad, kad tiek pieņemti kādi lēmumi Eiropā, nevienmēr ir valsts, kuras saprot, kas īsti, cik nopietni ir situācija attiecībā uz Krieviju, kaut vai atsevišķi Dienvidu Eiropas valstis. Kā jūs redzat, vai nav jādod kādu īpašu uzdevumu mūsu pārstāvjiem, tie, kas darbojas starptautiskā vidē, lai skaidrot šo situāciju, kāda atrodas Latvija un arī mūsu kaimiņi? Tieši tā. Eiropa plešās, no Krievijas robežām, tālāk līdz Āfrikai. Un, protams, Dienvidu valstīm ir daudz vairāk intereses par konfliktiem Ziemeļāfrikā un bažas par to, kā tie ietekmēs viņu iekšpolitikas, viņu sabiedrības. Un tiem, kas robežojās ar Krieviju, pilnīgi ir citas intereses. Viņi uztraucās par to, kāpēc Krievija darbojās kā agresors un ik pa 6 gadiem izraisīs vismaz vienu karu, vismaz demokrātiskā Krievija ik pa 6 gadiem. Komunistiskā padomu savienība tikai ik pa 12 gadiem. Tā kā demokrātiskā Krievija karo tieši, divreiz biežāk nekā padomu savienība. Kā to visu salikt vienā grozā un lai visi būtu priecīgi? Tikai informēt. Tikai informēt. Un tāpēc, jebkuram, kas pārstāv Latviju, vienalga, kurā līmenī, vai tas būtu valsts vadītājs, vai tas būtu biznesa partners kādām citam cilvēkam kaut kur Dienvidu Eiropā, ir jāstāst par to. Jāstāst gan sabiedrības līmenī. Nav cita ceļa. Ja mēs neinformējam par šiem riskiem, visiem liekas, ka tas, kas ir kaut kur tālāk, tas uz mums neatiecīs. Šodienas globālajā pasaulē, jebkurš konflikts, arī karš Ukrainā ir viens no piemēriem, kas tad tur slikts ir pakarot te? Sīrijā karo, Irakā karo, tuvos austrumos karo, palestīnieši. Vēl viens kariņš vairāk vai mazāk. Bet šeit ir viena ļoti liela atšķirība. 21. gadsimta pirmos 10 gados bija vismazākais karu skaits pasaules vēsturē. Un pārsvarā tie bija kari, kas bija uz pilsonu kara tipa vienas valsts ietvaros. Vai reliģiskie kari, vai etniskie kari, tam nav nozīmes. Ukrainas Krievijas karš ir starp divām valstīm. Un tāpēc viņš ir daudz bīstamāks. Izskanējas arī doma, ka noteikti Krievijas-Ukrainas konflikts ietekmēs 12. Saeimas vēlēšanas. Tā izteicies arī bijušais ārlietu un bijušais aizsardzības ministrs Ķirts Valdis Kristāvskis. Jūsuprāt, kādu ietekmi tas varētu atstāt uz vēlēšanu rezultātiem?
Noteikti atstās. Es domāju, ka vēlētājs izvēlēsies kādu sev vistuvāko spēku un notiksies, piemēram, šo spēku tāda, konsolidācija, vai tie būtu radikāli šī Krievijas savienība, radikalizēsies, Tā pašā laikā, tie, kas ir, teiksim, Latvijas valsts patrioti, tomēr sapratīs, ka nevar atdot balsis par 10 dažādām partijām, ka tomēr ir jābalso par vienu sevis izvēlētu partiju, kuru spēja nodrošināt pēctecību gan ārpolitikā, gan iekšpolitikā. Šī te vēlēšanās pēc stabilitātes parādīsies, jo tik līdz jums ir ārējais drauds, cilvēki vēlās stabilitāti un izvēlās stabilitāti. Un, ja jūs jautājat, par ko es nebalsoju, es noteikti nebalsoju par tām partijām, kas izveidojušās pirms šīm vēlēšanām. Tā nav stabilitāte, mēs nezinām, kas aiz viņām slēpjas. Ieskaidot arī, teiksim tā, citu valstu ietekmes. Par pašu Saeimas drošību, vai arī tur ir kaut kādas bāžas par Saeimas darba drošību, jo tur ir arī īpaša komisija izveidota, Saeimas vēlēšanas te ir klāta, ko šajā īsajā laikā vispār var pagūt izdarīt? Paldies, ka pajautājāt, ar prieku paskaidrošu. Tad nākošajā pusgadā, pēc jaunā gada, Latvija būs prezidējošā valsts. Mēs nezinām, kā atrisināsies un kā virzīsies pret Ukrainas konflikts. Latvijai būs jāpieņem daudzi, varbūt drosmīgi un izlēmīgi lēmumi. Mūs centīsies ietekmēt. Tā skaitā centīsies ietekmēt ar vienkāršiem provokatīviem līdzekļiem. Ar kādiem? Mēs nezinām. Mēs atkal gatavojamies sliktākām scenārijām. Tātad Nacionālā drošības komisija skatīja katru gadu šo te valsts infrastruktūras, strateģiskās, kritiskās infrastruktūras objektu drošību, tā skaitā Saeimas. Un šo pavasaru nolēma, ka ir jāiztaisa šīs drošības sistēmas audits. Un līdz 1. janvārim jārealizē rīcības plāns, tātad konkrēti pasākumi, kā šo drošību nodrošināt. To vislabāk ir izdarīt tajā brīdī, kad mainās Saeimas sastāvs, jau ir iespējams gan pārstrukturēt, tātad telpu izlietojumu, ir iespējams pārstrukturēt arī drošības zonējumus, jo nāk jauna Saeima. Tātad, ja viņai noliek priekšā skaidrs nosacījums, kā notiek darbs Saeimā no drošības viedokļa, viņi tos pieņem. To nevar izdarīt pa vidu, tad ir divi noteikti apstākļi. Prezidentūra Eiropas Savienībā un tas, ka mainās Saeimas sastāvs. Mēs esam uzņēmies šo darbu grupas vadību, jo es nepiedalos vēlēšanās, līdz ar to man ir vairāk laika nekā citiem, un es arī esmu pietiekami kompetents drošības jomās. Tā kā es ceru, ka man izdosies, un mēs varēsim veiksmīgi novadīt Eiropas prezidentu un arī apzināties to, ka mēs paši sevi aizsargājam un Saeimai jārāda priekšzīme. Runājot par to, kas tad varētu mūs sagaidīt vēlēšanās un pēc tām, kā jūs teiktu, ar kādām domām cilvēkiem ir jāvērtē tas, kas notiek priekšvēlēšana laikā, ar kādu attieksmi vai ko ņemot vērā, varētu doties pie balsošanas urnām, zinot, ka jūs pats nekandidējat, cim redzot, nepiedalīties? Redziet, jums bija tik grūti uzdot to jautājumu, ka jums arī pašiem nav skaidrs, kā tad beigās attīstīsies šie notikumi līdz vēlēšanām. Šobrīd mēs redzam, ka vēlēšana process ir ļoti mierīgs. Līdz šim ir ļoti maz melnā PR, daudz stabilāks, kā nobriedušāks sabiedrība, bet no tā droši vien mēs neizbeigsim, beigās gan jau arī būs. Vienīgais, kas mums ir tāds īpatnējs, ka šogad ir, kā es saku, tā trolejbusu un autobusu apkrāsošanas mānija, un varbūt šis Grīvgulas fenomens ir apēdis sarunas pēc būtības, un visi ir sapratuši, ka, ja mana seja ir uz kāda autobusa sāniem vai vislabāk uz mugurpuses, tad man noteikti ievēlēs. Es nedzirdu nevienu diskusiju par programmām. Lai arī kā mēs kritizētu un teikt, ka programmas cilvēki nelasa, tomēr pirms ārkārtas vēlēšanām, pirms 3 gadiem, gan paši politiķi, gan arī mēdīji, gan arī cilvēki pievērš tomēr. Šobrīd programmām uzmanību. Šobrīd vienīgais, ko saka, ziniet, man ļoti patīk tas, kas bija uzrakstīts. Izglītības darbinieki teica, visas partijas sola vairāk nekā var izdarīt. Tad viņi ir daudz pragmatiskāki un saprot, ko var izdarīt, tuvākā laika izglītības reformā, ko nevar. Es domāju, ka visi saliks pa plauktiem tomēr diskusijas televīzijā. Un tomēr, kad šis pragmatisms, stabilitāte
Un tāda sajūta, ka tieši šie ievēlētie cilvēki spējas nodrošināt aizsardzību pret ārējiem ienaidniekiem, būs tā, kas būs izšķiroša. Cilvēki grib sēņot, kopt savus dārziņus, braukt ar riteni, vienalga ar ko peldēties. Neuztraucies par to, kas notiek ar mūsu valsti. Jūs pirms brīža pats izteicāties, ka diez vai uzticētos tikko pirms vēlēšanām izveidotajām partijām. Iepriekšējās vēlēšanas jūs pirms tām veidojāt Reformu partiju, kas pat laban ir saplūdusi ar Vienotību. Bija vērts veidot Reformu partiju, bija vērts atlaist Saeimu? Bija. Noteikti bija, un arī šīs Reformu partijas mūžs ir tikai 3 gadi. Viņi paveic to, ko bez viņas nebūtu iespējams. Un tomēr gan politiskā vide, gan pati Saeima, gan arī cilvēku domāšana ir mainījusies. Mēģiniet aptaujāt. Pārvēršās tikai tie cilvēki, kas grib pārmaiņas. Un mēs redzam, ka 3 gadus vēlāk visi tie vērtējumi ir 2 galējie. Vieni saka, ka tā bija absolūta muļķība, valsts apvērsums, valsts nodevība un tā tālāk. Acīm redzot, viņu zaudējumi ir tik sāpīgi, ka tu tos pat nevar noslēpt sevī. Citi toties saka paldies, ka tāds rīkojums bija, paldies, ka šis pavērsiena punkts bija, un mēs šobrīd ejam uz pilnīgi citādas kvalitātes vēlēšanām, nekā tas bija pirms 3+1 pirms 4 gadiem. Mainās arī tas, ka toreiz jūs aicinājāt balsot par jaunu partiju, tagad par jaunām neaicināt balsot. Paldies par šo sarunu. Es uzreiz atbildēšu, lai nebūtu tā, ka jūs paliekat pēdējais pie vārda. Redziet, toreiz bija šis pieprasījuma vilnis. Sabiedrība vēlējās pati pārmaiņas. Sabiedrība gribēja protestēt par to, kas notiek mūsu valstī, tāpēc nobalsoja referendumā par Saeimas atlaidšanu. Ne jau Zatlers atlaid Saeimu, tauta atlaid Saeimu. Zatlers deva tikai iespēju to darīt. Ja? Un tajā brīdī šis protests, mēs redzam, uzgāja līdz 22% Saeimā, un pēc mēneša jau bija 4. Kāpēc? Tāpēc, ka tomēr šīs emocijas iznāca uz āru, cilvēki sakārtojās un tā tālāk. Šobrīd šāda pieprasījuma no sabiedrības puses nav. Jaunās partijas pašas bāžās virsū sabiedrībai ar savām idejām. Paldies par sarunu. Paldies. Un mēs sakām eksprezidentam un arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājam Valdim Zatleram. Jā.